Precīzi iztupoja, tā, kad vajag. Tā viņš dara. Oi! Labs. Čau! Limbaži, otrais aplis. Gribu parādīt, kā profiņi spēlē. Ļoti labs līdkārtas, un tad jau cerams būs interesanti. Aiziet! Čau. Kā tev gāja pirmajā aplī, pastāst? Nu, gāja labāk. Labi, varēja iet labāk. Protams, puckā vienmēr. Jā. Bet es domāju, ka ir ok. Labi. Kas tev tehnikā strādās labāk? Es domāju, ka backhands gan jau. Backhands, jā? Jā, es jau to tik pārsvarā. Labi. Un kāds plāns otrajā aplī? Es domāju, ka mēģināt nospēlēt normāli, bet, man viss jau mums atkarīgs no Rainera laikam. Jā, Ko viņš izdarīs. Jāspēlē mums pašiem, te jau redzēs. Jā. Super, veiksim tev. Vai, paldies tev arī. Lai veiktas. Veiksmi. Hei visiem, čau. Kāds laiks pagājis, bet domāju jāieliek video. Tomēr šajā weekendā mums ir Latvijas kauss Limbažos. Un varbūt kādam noderēs kādas jaunas līnijas iedvesmai. Tā kā jā, izbaudam tāpat kā iepriekš. Ja patīk video, laikojam, komentējam. Tas man palīdz motivācijai. Cerams, ka šajā vasarā turpināšu un būs jauna video. Labi, aiziet. Tad Kristaps Prenslavs pirmā vieta, Rainers ar Tomu, dalītā otrā, Ingemārs 4., Bruno 5. Pagaidām visiem labi draivi, Ingišs, jā, super. Ap 100 metru, Haizers, tas ir tieši tas, kas vajadzīgs. Ai, Bruno bišķi pa zemu, jo gribās bišķi tālāk, lai tas nākamais metiens ir vieglāks, pārdzemāks, ja vēl jāmet uz augšu kalnu. Čau, Ingo. Jā, arī bišķi pa zemu uzskipoja, gandrīz safe, bet, OB. Jā, ir pareizi. Daudz pa augstu, bet ir ok. Jā. Tas, kas vajadzīgs. Jā, Rainers ar 10%. Ko Toms darīs? Jā. Līnijas izstās labas. Bet, grozu nevar redzēt. Var redzēt tādu karogu. Tas tāds labs orientieris. Jā. Šits jau būs labs. Jā, Kristaps, tomēr bišķi pa tālu. Jā, es atceros, bija zibens. Mēs vēl domājām, kas būs, vai paziņos, vai mēs varēsim tālāk spēlēt, bet viss norimās, tā kā viss kārtībā. Un jā, pērkons arī. Ingišam labs puts. Forši. Parasti ir labi raundu sākt ar kaut kādu 7., 8. Nomierināt nervus. Jā. 3 dalītās pirmās vietas. Labi. Otrais grozs, interesants koncepts. Pirmais metiens ļoti īsts, tehnisks un pēc tam jāmet. Bet, jā, kāpēc gan ne? Protams, varētu pirmais būt nedaudz garāks metiens, lai būtu tā kā lielāk kaut kāds separations, ka varētu nodalīt, bet nekāds vainas. Vienmēr var piesieties, bet, var redzēt, ka mēs vienkārši visi metam pilnīgi vienādus metienus, vienādu ātrumu diskus un, tur kaut kādas darbības. Bet jau šis jau ir interesants, vai esam šeit. Rainers iet pāri visam OB Haizerī. Šeit tiešām jau viss kaut kas var notikt. Jā, es izvēlos tādu pašu, bet man likās, ka diezgan īsts metiens. Trāpīšu pa kokiem, bet nē, aizgāju garām. Tā kā jā, šis būtu pareizāks. Visu ceļu safe. Jā. Vai tādā Haizerī pušojošā, forši. Abi divi blakus.
Bruno bišķīt noflipoja pa daudz, bet ir ok. Galvenais, lai nav OB tur. Nu jā, tomēr viņš pa tālu. O jā, šos atceros, nelikās, ka ir iekšā, bet nu, forši. Parasti ir otrādāk. Jā, Ingišs, labi. Un jā, mēs redzam, kad sāk līt. Protams, vēl smidzina, gan jau, kad nebūs nekas traks, bet man personīgi lietas un discgolfs ir daudz grūtāk. Labāk vējā nekā lietu. Jā, trešais grozs varētu būt viens no grūtākajiem pēc manām domām. Jā, jo pirmais ir diezgan precīzi un tuvu jāpieliek pie Mando, lai nākamais metiens būtu vieglāks, jo tomēr tas nākamais tunelis, low ceiling, daudz zemāk jāmet. Jā, šitas ir ļoti labs. Tā kā jā, backhandā vai forītī vienkārši tādu haizeri. Bet Bruno gan iet vairāk taisnāk. Ja māk, tad visi forši. Nu jā, bija šīt pa zemu. Nu, to arī tas grozs dara. Šits likās labs, bet noflipoja pa daudz beigās, tā kā kaut kādu 10 metru pa labi. Ai, nu jā. Bet šis jau arī no lietus arī varētu būt, Raineram līdzīgi, ka tu vairāk steidzies nekā vajadzētu. Šitas tiešām labs un milzīgs skips, tā kā ļoti labs. Ingišs no dropenes, forīts, interesanti. Laikam nepatika. Ui, labi. Jo, bija rans. Jā, rans. Gandrīz. Jā, šis arī likās ok, bet diezgan pagrūta vieta. Tā kā jā. Tapini, Ingišs vēl, nu jā. To smigs. Jā, šeit vajadzēja man kameru nedaudz pabīdīt vairāk, lai mēs varētu līniju redzēt, bet jā, viņam neizgāja cauri tiem kokiem, kas tieši priekšā grozam. Šitām, pēc manām domām, likās ļoti labs metiens. Jā, Raineram arī līdzīgi. Manējais apgāja jau vēl vairāk pa kreiso pusi, tur man liekas, ka tas brīvāks, bet abi divas teik, ka ir aplī. Backhands ir tehnisks. Un šeit arī Kristaps pavelk. Nevarēja baigi labi redzēt to līniju. Ingišs. Jā. Diezgan veiksmīgi, ka vēl ir uz fairway. Šis labs, tehnisks forši. Ingišs met iekšā. Nē. Tomēr nē. Bruno prātīgi piemet, tomēr diezgan slīps kalns tur ir. Jā, Rainers tomēr tālāk nekā es domāju. Jā, manies pat veiksmīgi, es domāju, bija atsties par to koku, bet nu neizmantoju. Labi. Tapini. Ejam tālāk. Vēl joprojām dalītā pirmā. Kaut kā nekas nemainās. Jā, es to saprotu. Jā, ir ok. Šo likās, kad trāpīja labi gapā, bet beigās atstās kaut kur. Šī, man liekas, ir ļoti nestandarta līnija pie šī groza, bet, nu, ja jau Rainers met, tad jau tur kaut kas ir tā kā. Bet vislabākā, man liekas, ir šeit backhand haizers. Es nevaru. Jā. Neko darīt. Jāpiemet.
Prenslam labi tie piemtieni izstāst. Jā, nu tas ir forši. Jā. Davai, Ingo. Jā, un šeit piemetam. Es arī tieši to pašu. Tomēr kauns uz leju tur. Nav ko lieki riskēt. Šito gan var iemest. Nu, nākamreiz. Tur nu aiziet. Tur no jāsņemās. Tā, labi, tapini. Bet jā, bija šī smidzina. Nu, tas arī var daudz ko ietekmēt. Man noteikti ietekmē. Labi, ņem tālāk. Reis? Ir reis. Jā. Ir, jā, reku gros. Nu, bet. Jā, 400 eiro. Forši, nu. Žēl, ka nesnāca nofilmēt, bet, nu, apsveicam. Labi, jauda, Bruno, forši. Pīšīt zemāk. Bet izgāja cauri visam, tā kā. Labi. Es neeju cauri gapam, vienkārši apkārt. Pēc manām domām pietiekami īsts gross. Galvenais garām tiem bērziem tikt, un tad jau pēc tam ir piemetiens. Rainers arī spēcīgi iet. Jā, noķēra, bišķi pa augstu. Voš, tā ir laba līnija. Davai! Nē, viss saka, Jā, viņš bišķi tas stabili. Jā, tieši tā. Bet labs, es domāju, ka, ja tas disks bišķīt noflipo un ilgāk, tur ir jumpats, bet var uzbrukt uz grozu. Jā, te es ļoti labi trāpīju. Jā, tas ir. Tas ir bulze, jā. Ai, neveiksmīgi. Bet ir ok, tur var. Ingo. Pa vāju višu. Nu jā, ja ir šitik tālu, es domāju, ka jau arī var jumpatot jau. Un Prenslavs vēl tālāk, tā kā ļoti labi drive. Nu, Ingo aiziet. Jā. Ai. Jā, nu, mums visiem likās, ka ir iekšā, bet, nu, varbūt nedaudz skatoties vēlreiz pa labo pusi, bet jā, žēl. Varbūt. Jā, man liekas, viens no īsākajiem 80 metrīgs. Labi trāpīja. Forehands arī ir interesanti flex līnija, bet... Mums likās tik tuvu, bet aizgrozi. Jā, bišķi pa zemu. Šis arī nedaudz pa zemu priekš approach diska. Neskipos viņš. Jā, Ingo diemžēl steidzās. Jā, nu jā. Labi. Bet šiteit Jā, bija jau. piemetieni ir ļoti labi. Viņš grib piemest. Nu, re. Viss labi. Rainers bērdīs. Jā, tā forehand līnija būs jāapstās, bet man liekas, ka backhands brīvāks tur. Un arī labs drives. Tā kā jā, ar Raineru vēl turamies. 53. Šis diezgan challenging gaps. Jā, kāds Jātrāp cauri un diezgan daudz pa kreisi beigās jādabū. Forehand rollers arī ir. Ja māk, tad māk. Bet, nu.
aizgāja pārāk taisni. Ir. Oi, insaidā, bet izgāja cauri viss kārtībā. Tur ir luks. Kaut kā liekas nedaudz pa zemu. Jā, labi, labs kiks. Un jā, jo vairāk pa kreisi, jo labāk. Nu jā, tur patālu. Nu, Bruno, aiziet. Jā, labi, labi. Labs uzbrukums. Visi uzbruk. Jā. Nu, mums visiem tapini, bet Ingo ir zem grozu. Kā saka, neatsit galvu. Labi. Tātad 9. grozs. Forehands visticamāk tāds, jo beigas diezgan pa labi. Šitien early, bet labi. Visam garām pusbūs. Jā, veiksmīgi izgāja cauri. Jā, bet šis ir labs pa kreiso pusi, jā. Precīzi izsupoja, tā, kad vajag. Jā, tas ir labs. Tā ir jā. Pa augstu. Un backhands ir ļoti tehnisks šeit. Pieskārās, ka tur Viss cieņa. Jā, Ingo piemet. Bruno arī. Tomēr kalns aiz groza. Labi noķēra šits. Pēc redzēju, ka Rainers arī turpat ir, domāju, tur jau jāuzbruk. Ok. Un kaut kā tā. Pirmie 9 izspēlēti. Ar Raineru vēl cīnamies pa pirmo, Kristaps 3. un Aleksandrs Ozoliņš, labs aplis, čeiso mūs tā kā. Labi, paldies. Gaidām back 9. Čau!